Kā jau jūs noteikti būsiet ievērojuši, tad visos globālos procesos un agendās tiek minēts šis mistiskais 2030. gads, līdz kuram jātop realizētiem tik daudziem globāliem plāniem un notikumiem. Jums nekas nepiederēs, bet jūs būsiet laimīgs. Faktiski šis teikums arī izsaka visu reseta būtību. Tomēr šis process prasa daudz dziļāku analīzi un izpratni par to, kas tas ir un ko tas nozīmē. Jau 2015. gadā ANO nāca klajā ar savu nolūku pārveidot pasauli tā, kā to grib viņi, un nosauc to par ilgtspējīgu attīstību. Šim karam pret cilvēci pievienojās 193 valstu valdības. Tas ir turpinājums jau 92. gadā pieņemtai agendai 21, taču šis rūpīgi plānotais cilvēces pakļaušanas plāns sākās vēl ilgi pirms tam. Un visu šo laiku lielākā sabiedrības daļa vai nu vispār neko nezina par to, vai arī dzīvo ilūzijā, ka šie globālistu definētie punkti, mērķi ir kaut kas labs cilvēcei. Tie ir 17 tā sauktās ilgtspējības mērķi, kas uz papīra izskatās gan pievilcīgi, taču katrs no tiem nes sevī pavisam citu nozīmi, un tāpēc ir nepieciešams aplūkot katru no tiem sīkāk un salīdzināt ar reāliem notikumiem pasaulē. Jo tikai tā iespējams skaidri saskatīt viņu patiesos nolūkus, sagatavoties un turēties tam visam pretī. Jo realitātē šie mērķi ir pilnīgi pretēji tam, kas tiek sludināts, un šiem oligarhiem ir vajadzīgi ne jau labi ēduši, izglītoti un veseli cilvēki, bet tieši pretēji slimi, nošpricēti, dūmi un izmirstoši ļaudis, no kuriem ātrāk ir jātiek vaļā. Šī ir ļoti plaša tēma, jo šajos 17 galvenajos mērķos ir vēl 169 mazāki mērķīši un 230 indikātori, kas rāda sasniegtos rezultātus. Tāpēc iesāksim aplūkot šos 17 galvenos mērķus ar pretnostatīšanu tam, kas reāli notiek pasaulē. Iesāksim kaut ar pirmajiem 7, lai reāli būtu saprotams, kādu ilūziju mums cenšas iebarot. Pirmais mērķis – nekādas nabadzības. Mēs kopā varam pabarot izsaukušos, izskaust slimības un dot ikvienam pasaulē iespēju dzīvot produktīvu, bagātu dzīvi. Bet kas notiek? Esam to dzirdējuši gadu desmitiem, kamēr triljoni aiziet kariem un dažādām oligarhu institūcijām bez nekāda efekta uz reālo situāciju. Šobrīd vērojams globāls ēdienu trūkums, tīšām izjauktas apgādes ķēdes, masīvi biznesa un ražošanas likvidācija, bezdarba un izmisuma pieaugums jau arī iepriekš it kā pārtikušos rietumos. Paralēli tam aizvien vairāk tiek eksperimentēts ar universālo ienākumu, kas domāts tiem, kas bez ierunām klausa valdībām. Otrais mērķis – nekāda bada. Izbeigt badu, nodrošināt ēdienu drošību, uzlabot kvalitāti un ilgtspējīgu agrikultūru. Bet kas notiek? Kontrolēts bads, sankcijas uz augstas bagātinātājiem, kā arī karš pret organiskiem audzētājiem un mazajiem zemniekiem, zemes platību pāriešana lielo korporāciju īpašumā, Monsanto Indes, Bills Gates kā lielākais ASV fermeris gēnu inženierija pārtikā. Trešais mērķis – laba veselība un labklājība. Nodrošināt veselīgu dzīvi visos vecumos. Bet kas notiek? Lielākā daļa pārtikas jau ir ģenētiski modificēta, produktu sastāvs kļūst aizvien garāks, sirds un asinsvadu slimības sit visus rekordus, tiek aizliegtas un demonizētas visas dabiskās zāles, notiek uzsaidināšana uz vakcīnām un ķīmijas jau no bērna kājas, vardarbīga eksperimentālo gēnu terapija un ar baktērijām pilno masku obligāta nesāšana un medicīnas dārdzība un nepieejamība parastiem cilvēkiem. Ceturtais mērķis – kvalitatīva izglītība. Nodrošināt inkluzīvu un vienādas kvalitātes izglītību un iespējas mācīties dzīves garumā. Bet kas notiek? Masveida smadzeņu skalošana, rases un dženderismu teorijas, bērnu seksualizācija, pubertātes bloķēšana, piespiedu uzpurņu skolās, atteikums uzņemt studentus bez eksperimentālas potes, visas izglītības sistēmas degradācija un dārdzība. Taču jā, paklausības treniņš visas dzīves garumā, to viņi gribētu gan. Piektais mērķis – dzimuma līdztiesība. Sasniegt dzimumu līdztiesību visām sievietēm, politisku, ekonomisku un sociālu vienlīdzību, tas viss ir labi visas pasaules pilsoņiem. Bet kas notiek? Agresīvs feminisms, pašidentitātes izskalošana, karjerisms, ģimenes institūts, degradācija, vīriešu kā sugas demonizācija caur medijām, filmām un likumdošanu, tas arī ir Stambulas konvencijas viens no mērķiem. Jaunas bezdzimuma paaudzes kultivēšana, kas noved pie šausmīgiem depresijas un pašnāvības skaitļiem. Sastais mērķis – tīrs ūdens un sanitārie apstākļi. Nodrošināt ilgspējīgu ūdens un tīrības menedžmentu visiem. Bet kas notiek?
Saudūdens monopolu pievāc lielās korporācijas par īsto problēmu, jo okeāna piesārņojumu neviens īsti tā nesatrauc, tā vietā viss uzbrūk CO2. Lielāku apūdeņošanas projektu Āfrikā, jeb Lībijā sabumboja tas pats NATO, izraisot humanitāru katastrofu, bet tas jau nav kara noziegums, tāpat kā tas nav arī Izraēlas veiktās Palestīnas fermeru aku pieliešana ar cementu, vai šīs zemes viņi nevar izmantot lauksaimniecībai. 7. mērķis – pieejama un tīra enerģija. Nodrošināt piekļuvi pieejamai, ilgtspējīgai un modernai enerģijai visiem pēc iespējas ātrāk. Šie risinājumi klimata pārmaiņu dēļ esot vajadzīgi mūsu izdzīvošanai. Nu kā tad? Bet kas notiek? Nekas nevar būt milīgāks par šo. Tiek darīts viss, lai cilvēkiem atņemtu lētu pieejamu enerģiju, tā vietā būvējot utopisko klimata neutralitāti, bet bez lētas enerģijas nav iespējama ne ražošana, ne attīstība, ne labklājība masām. Līdz ar to strauji pieaug gan rēķini, gan visas cenas, kamēr tā sauktā zaļā enerģija ir meli, jo tā tiek nemitīgi subsidēta un ar to nav iespējams nodrošināt civilizācijas eksistenci. Tas viss vērsts tieši uz pretējo rietumu atmešanu atpakaļ feodālisma laikmetā. Te nav nekā pieejama, moderna un lēta, ja vien cilvēks nav miljonārs. Kā redzam, aplūkojot jau pirmos 7 šos uz papīra tik cēlos mērķus, skaidri redzam, ka tie nekādi neatbilst reālai situācijai un tam, kas patiesībā tiek darīts, jo process ir tieši pretējs. Taču vienlaikus ir pasludināts, ka būs ļoti intensīvi 7 šo mērķu uzspiešanas gadi, jo laika viņiem vairs nav īpaši daudz. Tāpēc mums ir jāgatavojas vēl nebijušam spiedienam, cenzūrai un meliem, jo tas ir vienīgais veids, kā viņi to var realizēt praksē. Tāpēc arī dzirdēsim aizvien vairāk brēkas par klimata pārmaiņām un dažādām steidzamām darbībām, tai sakarā gatavošanos vēl nākamām pandēmijām un daudz ko citu. Bet tik vienam jāsaprot, ka viņi visi nav nekādi cilvēces labdari, un viss, ko viņiem vajag, ir panākt mūsu totālu pakļautību viņu mirgainajām idejām. Bet mums atliek vienkārši to nedarīt.